Pirmās daļas runātāji mums ir beigušies, bet mums ir vēl daži jautājumi no mūsu skatītājiem, kurus vēlētos uzdot. Piemēram, Svetlana no Rīgas jautā, vai ir plānots, ka visi valsts un pašvaldības SIA beidzot pielietos savā darbībā e-dokumentus ar e-pārakstu, un kā negatīvs piemērs tiek minēts Latvijas Energo, kurš šodien to neizmanto, un kad šī situācija varētu mainīties. Vai ir kāds varam pārstāvs, kas varētu šo jautājumu atbildēt? Jā. Lūdzu, nāciet pie mikrofona. Pie mikrofona, lūdzu. Ko var atbildēt laikam uzreiz, tad šobrīd, teiksim, ja mēs skatāmies no juridiskās puses, tad šobrīd, ja no juridiskās puses skatāmies, tad šobrīd tāds pienākums tiešām kapitāla sabiedrībām nav. Tāds pienākums ir ar likumu noteikts valsts iestādēm, pašvaldību iestādēm un iestādēm tās, ja viņas nodrošina kādas funkcijas, kas attiecās, teiksim, uz valsts funkcijām, tie nodaliģēts kādiem privātiem struktūrām. Valsts kapitāla sabiedrībām tam vajadzētu būt, tajā skaitā valsts kapitāla sabiedrībām, goda jautājumam un jautājumam, kas saistās ar labu praksi klientu apkalpošanā. Ja tomēr cilvēkiem ir šāda iespēja pieejama, ja juridiski tas nodrošina iespēju realizēt šīs tiesības, tad es domāju, ka tas būtu tikai normāli, ja iestādes šādu te servisu nodrošinātu saviem klientiem, bet juridiski runājot, šobrīd tāds pienākums nav, un tāda šobrīd tā situācija. Mm-hmm. Bet vai nav plānots, teiksim, juridiski viņiem likt par pienākumu to darīt? Šobrīd nav, bet var padomāt. Varbūt, kad var kaut kā to, jā. Jā. Un tad ir vēl viens jautājums. Aivars Lasmanis no biedrības Baltic Alliance for Innovation jautā, vai ir iespējams savā īpašumā iegūt datu bāzi elektroniskā veidā par visām e-iespējām iedzīvotājiem, kas ļaut arī tālāk skaidrot šīs e-iespējas. Jā. Es saprotu, ka tas varētu būt jautājums par tiem pakalpojumu aprakstiem, kas ir portālā Latvija LV. Tad tas šobrīd ir nodrošināts, ka viņi tiek publicēti vizuālā formā. Jā, atsevišķi, protams, mēs varam sagatavot izvilkumu, bet šobrīd šīs tehniskās iespējas neļauj mums nodrošināt, teiksim, kaut kādā veidā automatizētu šo datu izplatīšanu tādā veidā, bet ja ir, teiksim, konkrēti interese, mēs varam nodrošināt, kad mēs varam izsniegt šos datus, kaut kādā, teiksim, formātā, kur var apstrādāt pēc tam cilvēks. Skaidrs, paldies, tad dodaties uz Latviju LV un tur arī atradīsiet nepieciešamā informācija. Jā, tas ir tā vizuāla informācija, bet, ja, teiksim, par konkrēto gadījumu, tad var rakstīt vai tur uz portāla kontakta informāciju, un tad jau mēs izdomāsim, kā var atrisināt to gadījumu. Paldies jums. Mums ir vairāki vispārīgi jautājumi gan par to, kādas e-iespējas ir fiziskām un juridiskām personām, gan par to, kā e-iespējas tiek nodrošināts laukos, bet par to jau mēs esam runājuši diezgan plaši gan šodien, gan arī vakardienas seminārā, kas bija paredzēts tieši uzņēmējiem. Un es domāju, mēs vairāk neatkārtosimies un labāk nākamajā ieiet mājaslapā e-prasmes LV, kur varēsiet ne tikai noskatīties šo te semināru prezentācijas, bet arī uzzināt krietni daudz ko vairāk. Un šobrīd ir ienācis vēl viens jautājums, kas attiecās uz bankām. Grūti pateikt, vai to varēs atbildēt varam, bet tas attiecās uz hipotēku banku. Kāpēc hipotēku bankā nevar izmantot e-pakalpojums? Un vai šāda iespēja vispār būs, ņemot vērā, ka tā ir valsts banka? Vai Jā, acīm redzot, tā kā mums bankas pārstāv nav, tad šis jautājums mums vismaz pagaidām paliek neatrisināts. Šobrīd es gribētu gan semināru dalībniekus, gan arī mūsu tiešraides vērotājus ļaut viņiem nedaudz atpūsties, un mēs atgriezīsimies šeit 12:30, kad jau konkrētāk sāksim skatīties piedāvātos e-pakalpojumus dažādās nozarēs. Tātad atkal uz drīz tikšanos.